Jā, labdien visiem! Es esmu Līga Kalniņa, patēriņu preču uzraudzības daļas vadītāja, un kā jau mūsu direktore jums informēja, mēs esam veikuši šo savu spēļu un rekreācijas laukumu vadlīniju atjaunināšanu. Mums iepriekš bija spēkā jau salīdzinoši vecas vadlīnijas, un šobrīd esam aktualizējuši, tāpēc esam aicinājuši arī jums visus iepazīstināt ar atjaunoto dokumentu, un pie reizes arī pastāstīt arī par varbūt biežāk mūsu konstatētajām neatbilstībām, par negadījumiem un dot tādus praktiskus piemērus, kā no tiem izvairīties. Pirms ķeramies pie vadlīnijām, gribēju pastāstīt vispār par šo jomu, kuru mēs uzraugām, proti par pakalpojumu drošumu, kas ir jau vairākus gadus nemainīgi viena no mūsu prioritārajām jomām. Un tāds spēļu laukums tikai viena no tām, tur var būt arī dažādi izklaides pakalpojumi, kādi citi, kas ietver dažādus salīdzinoši augstākus riskus, kā arī pakalpojumi bērniem, kuri ir viena no sabiedrības mazaizsargātajām grupām, līdz ar to tā arī mūsu uzraudzības darbā noteikti prioritāte. Un par pakalpojumiem mēs arī atšķirībā no preču uzraudzības jomas saņemam diezgan daudz informācijas par negadījumiem, tā kā arī to mēs ņemam vērā un plānojam savas uzraudzības darbības. Pakalpojumu drošuma jomu regulē preču un pakalpojumu drošuma likums, tas ir tāds jumta normatīvais akts. Bet ņemot vērā, ka attiecībā uz preču drošuma regulējumu ir stājusies pagājušā gada decembrī stājusies spēkā jauna vispārējā drošuma regula, tad arī šis likums tiks atcelts un uz precēm būs spēkā šī regula un uz pakalpojumiem būs jauns likums, kas ir pakalpojumu drošuma likums, viņš ir izstrādes procesā. Un tur lielas izmaiņas nav plānotas, bet katrā ziņā aicinām pasakot līdzi likumprojekta virzībai. Un konkrēti, tad jau runājot par spēļu un rekreācijas laukumiem, šeit ir piemērota ministru kabineta noteikumi nr. 18, 2020. gada 7. janvāra noteikumi. Un viņi attiecās tātad gan uz spēļu laukumiem, gan arī uz rekreācijas laukumiem. Ir iekļautas prasības ar dažādiem sporta aprīkojumiem un iekārtām. Un attiecīgi ar jaunā pakalpojumu likuma spēkā stāšanos būs pārstot arī šie noteikumi. Tā ka šeit arī var būt izmaiņas un aicinām arī tam sekot līdzi. Vēl runājot par spēļu laukumu drošumu, noteikti ir jāpiemina standarti, ar kuriem noteikti būtu vērts iepazīties. Standartu piemērošana ir brīvprātīga, bet, ja viņi tiek izmantoti, tad mēs zinām, ka tātad ir pietiekamā līmenī drošums nodrošināts. Nu, un arī vadlīnijas, kā palīdzīgas mūsu jaunās vadlīnijas, arī var izmantot, un viņas šobrīd ir publicētas mājaslapā. Iepriekšējās tiešām bija salīdzinoši vecas, jo viņas bija izdotas jau pirms šie ministru kabineta noteikumi vispār bija pieņemti. Tālāk varbūt arī par to iesaistīto personu loku spēļu laukumu drošumā mēs arī šodien centāmies īpaši plaši no visām jomām jūs aicināt, kas mums ir zināmi iesaistītās personas. Tātad ražotājs, importētājs un izplatītājs šo personu pienākumi ir attiecībā uz iekārtu kā uz preci. Un tātad te ir atsevišķi noteikumi ministru kabineta noteikumos un arī vadlīnijās noteikti ir vērts skatīties, bet tāpat arī preču drošumā noteikumi ir spēkā. Un attiecīgi, tie pienākumi iesaistītajām personām sākas ar ražotāju, kam ir būtiskākie pienākumi izstrādāt tehnisko dokumentāciju, nodrošināt iekārtu atbilstību drošumu prasībām, arī lietošanas uzturēšanas instrukcijas marķējumu iekārtām nodrošināt ieteikti pamatpienākumi, ko nodrošina ražotājs. Un tad attiecīgi ķēdīgi importētājs, tas, kurš laiž Eiropas Savienības tirgu preci, tātad šeit pirmo reizi, teiksim, importējot no trešajām valstīm, piemēram, iekārtu arī importētājiem ir pietiekami nopietni pienākumi, ja ražotājs nav Eiropas Savienībā. Un izplatītājiem savukārt ir jāpārliecinās par preces marķējumu un jānodrošina arī pievienot noteikumu un instrukcijas.
Un spēļu laukumu īpašnieki un tiesiskie valdītāji, tie savukārt ir tās personas, kas atbild par spēļu laukumu kā pakalpojumu. Ne tikai par iekārtu, tātad jānodrošina gan pie iekārtas ir uzstādīts saskaņā ar ražotāju dokumentāciju, bet ir arī tātad jāveic dažādi citi pienākumi, kas saistīti ar laukuma reģistrāciju, pēcstādīšanas pārbaudi un tātad vispār visu šī laukuma uzturēšanu, visu viņu kalpošanas gaitā. Un detalizētāk par šiem pienākumiem arī, protams, ir atbildīgs iepazīties, tā ka jūs noskaidrojat, kas jūs esat pēc statusu, tad noteikti varat meklēt, kas ir tās lietas, kas ir svarīgas. Runājot jau par spēļu laukumiem par bērnu vispār, par ko gan šie ministru kabineta noteikumi runā, gan arī vadlīnijas, tad regulējums attiecas uz publiskiem ārtelpu laukumiem. Tātad tie ir publiski pieejami, neatkarīgi no īpašuma formas, kas ir būtiski. Mēs arī daudz dzīvokļu namu pavalmos, ja laukumi ir brīvi pieejami, šādi laukumi pakļaujas regulējumam un ir jānodrošina prasību ievērošana. Tāpat arī iekštelpu laukumi arī var neatkarīgi no maksas vai par maksu vai bez maksas. Arī uz tādiem laukumiem ir visi, kas ir, teiksim, arī dažādi kempingu, viesnīcu teritorijās, pat viņi tiek piedāvāti tikai klientiem, arī tie uzskatām par publiskiem laukumiem. Tad arī svarīgs kritērijs ir šīs laukumos izvietotās iekārtas, kas ir paredzētas dažādu darbību, spēlēšanos, rotaļāšanos veikšanai. Un savukārt tie laukumi, uz kuriem noteikti neattiecās, arī tur ir uzskaitīti, bet uz šiem laukumiem gan ir noteikti jāpiemina, ka attiecās citu normatīvu aktu prasības, piemēram, preču pakalpojumu drošuma likums. Tās ir piebūšamās atrakcijas, virvju trases un citas iekārtas, kam ir savs speciālais regulējums. Un šajās vadlīnijās, teiksim, jūs neattīstīsiet par šādu pakalpojumu. Un tad jau nonākot pie spēļu laukumiem, es sākšu, mana prezentācija būs tāda vairāk pēc formālās prasības, kas jāizpild, un Rudolfs pēc tam jau stāstīs detalizētāk par drošuma prasībām, bet sākot ar to, kas ir jāizdara, lai laukumu vispār varētu piedāvāt lietošanā. Tad jābūt, protams, ir iekārtām, jāatbilst ar drošumu prasībām, laukuma uzstādīšanai arī ir jābūt pabeigtai, ir jānodrošina atbilstošs pārklājums. Un tad nākamais solis atkarībā no tā, vai laukums ir vai nav reģistrējums un vai tam ir veicams kaut kādas pārbaudas, tas tad ir jāvērtē atkarībā no tā, cik laukums ir, kādi ir laukuma izmēri un kādi ir riski šajā laukumā. Tātad, ja laukumā ir vismaz viena kompleksā iekārta, vai ir 5 un vairāk parastās iekārtas, tad šie laukumi ir reģistrējami. Šeit es pieliku arī piemērus. Šie piemēri arī kompleksajām iekārtām. Tad tās ir iekārtas, kurās var veikt 2 vai vairāk dažādas darbības vai darbību kombināciju. Ja jums ir šāda iekārta, laukums ir reģistrējams. Un te ir saite arī uz publisko spēļu laukumu reģistru. Viņš ir atrodams mūsu mājaslapā. Ja kāds mums sako līdzi, mums ir vienkārši ieviesta jauna informācijas sistēma. Un reģistrs šobrīd izskatās nedaudz savādāk, kā viņš bija pirms tam, bet viņš joprojām ir atrodams mājaslapā. Un tātad, ja mums laukums ir tāds, kas atbilst prasībām un ir reģistrējams, tad atkal ir jāskatās jau tālāk, vai cik vecs ir šis laukums, kad viņš ir izveidots. Tātad, kad šie ministru kabineta 18. noteikumi tika pieņemti, tika ieviests pārējais noteikums, kurā visi vecie laukumi arī ir jāpārbauda, jānodrošina atbilstības drošuma prasībām un jāpiereģistrē. Un šiem vecajiem laukumiem kā pārbauda bija pieejams riska novērtējums, kas ir salīdzinoši vienkāršākā novērtēšanas procedūra nekā pēcuzstādīšanas pārbaude. Bet tāpat viņi, protams, prasa zināšanas un specifiskas, lai to novērtētu un šo pārbaudu veiktu. Šiem laukumiem šobrīd būtu jābūt jau reģistrētiem, bet mēs zinām, ka nav viņi joprojām. Mēs redzam, ka arī vecie laukumi nereģistrēti, nepārbaudīti.
joprojām ir tāda noteikti aicinām visus laukumu īpašniekus valdītājus pārbaudīt savā īpašumā esošos laukumus, izvērtēt nepieciešamību gan pārbaudīt, gan reģistrēt laukumus. Mums ir arī pašvaldības īstenībā, kur joprojām nav reģistrēts neviens laukums, vai arī aizdomīgi maz laukumi reģistrēti. Tā kā, šī reģistrācija nav tikai formāla procedūra, bet viņi ietver arī pārbaudīšanu, drošumu prasību. Savukārt jaunie laukumi, tiem jau ir nepieciešams veikt pēcizstādīšanas pārbaudi, un pēcizstādīšanas pārbaudi jau ir nopietnāka procedūra, kas ir reglamentēta noteikumos, un to var veikt vai akreditēta institūcija, vai akreditēta institūcija certificēta persona. Šeit arī tad izvēloties pēcizstādīšanas pārbaudas veicēju, mēs ieskām iepazīties arī ar mūsu vadlīnijām. Mēs esam arī dažas tādas kļūdas izvēloties, vai ne teiksim kļūdas, bet faktiski, kam jāpievērš uzmanību, koncentrējuši, lai izvēloties šo pēcizstādīšanas pārbaudas veicēju, nebūtu pārsteigti, ka, teiksim, kāds neatbilst prasībām vai tam līdzīgi, tā kā to noteikti vai vadlīnijās ieraudzīt, vai arī sazināties ar mums un noteikti sniegsim konsultāciju. Un pēcizstādīšanas pārbauda, viņi ir jāveic gan pirmo reizi piedāvājot laukumu, vai arī, ja viņš tiek pārkārtots vai pārveidots tādā veidā, ka viņš sasniedz laukums atbilstību prasībām, teiksim, tiek pievienotas tādas iekārtas, un laukums atbilst prasībām, kļūst atbilstoši prasībām, ka viņš jāreģistrē. Vēl no nelaimes gadījumu pārvaldība arī ir viens no valdītāju pienākumiem, kur mērķis arī ir fiksēt tātad negadījumus, viņus izvērtēt un tālāk vērtēt, kā tad drošums varētu tikt uzlabot šajā laukumā. Valdītājiem jāuztur nelaimes gadījumu žurnāls, tāpat saskaņā ar noteikumiem arī tāds ir jāinformē par nelaimes gadījumiem, kur ir neatliekama palīdzība izsaukta. Un tātad fiksējot šos negadījumus, viņi ir arī jāizvērtē, kāpēc viņi ir radušies, kas var tikt darīts, lai te neatkārtotos un tādējādi uzlabojot pakalpojumu drošumu. Un vēl nobeigumā arī no tādiem tā saucamajiem formālajiem pienākumiem, kas ir laukumu īpašniekiem jāpievērš noteikti uzmanība, ir šīs dažādas laukumu regulāri jāpārbauda, jāuzrauda. Ir arī dažādas ne tikai drošuma prasības, bet arī vienkārši ikdienas apkope ir jāveic. Mēs arī redzam bieži vien, ka laukumi netiek pienācīgi uzturēti. Un te ir tie pārbaužu veidi, ko nosaka noteikumi, kas ir jāievēro. Mēs arī vadlīnijās esam centušies par viņiem vairāk pastāstīt un piedāvāt arī formas, kas šo pārbaužu laikā ir jāizpilda, lai palīdzētu saprast, kā šīs pārbaudas veikt. Un, protams, viņas arī ir jādokumentē, lai šī informācija tiek saglabāta. Es centos īstumā pastāstīt par tām administratīvajām prasībām un tālāk jau Rudolfs izstāstīs detalizētāk par konkrētām prasībām, laukumiem, drošuma prasībām, laukumiem un iekārtām un nodemonstrēs arī piemērus no mūsu prakses. Un tad, ja jums ir kaut kādi jautājumi, es domāju, ka te beigās man un Rudolfam par abām šī prezentācijām kopā mēs mēģināsim atbildēt. Tad es došu vārdu Rudolfam. Es esmu Rudolfs Šneps, pateicu prečūrādības vecākais eksperts. Ja Līga ir vadītāji, tad es esmu tieši tas, kurš staigā pa laukumiem, veic uzraudzību un tā tālāk. Tad, skatoties no tāda skatu punkta, ir divi jomu regulējušie dokumenti. Viens ir priekšlikuma drošuma likums, un otrs ir ministra kabineta 18. noteikumi. Tad priekšlikuma drošuma likuma 4. pants nosaka, ka pakalpojumi ir droši, pakalpojums sniedzējs atbilst sniegto pakalpojumu. 5. pants nosaka, kāds ir droši preces, 6. pants nosaka, kas ir droši pakalpojums, tas ir pakalpojums,
kuru lietojot normālos lietošanas apstākļos nav iespējams savainoties, un 8. pāns nosaka, ka pakalpojumu sniedzēja pienākums ir apmeklētāji vai patērētāji informēt par pakalpojumu. Attiecībā uz 4. pantu bieži vien valdītājs sevi neuzskata par pakalpojumu sniedzēju. Patiesībā, ja jūs esat valdītājs, tad priekšpakalpojumu drošuma likuma izpratnē jūs esat arī pakalpojumu sniedzējs, līdz ar to uz jums arī attieksmes 4., 6., 8. un pārējais pantu. Priekšpakalpojumu drošuma likuma, skatoties no priekšpakalpojumu drošuma likuma, kas ir drošs laukums, tas ir, tajā ir jūs atbilstošas iekārtas izvēlētas, tās ir atbilstoši uzstādītas, nozīmē gan ņemot vērā ietekmes zonas, gan pareizi pamati un vispārējais, kas jau tiek nodrošināta informatīvā plāksne. Un rezultātā, ja tas viss tiek paveikts, tad ir liela iespēja, ka tie negadījumi būtu. Iespējams, ka var pat nebūtu vispār, vai arī tie ir nebūtiski. Jā, ja ir droša iekārta, tas nenozīmē, ka sniegtais pakalpojums ir drošs, jo nepilnīga apkope, negadījumu statistikas nevērtēšana, nekorekti veikti remonta procesi, tas viss var novērst pie tā, ka pakalpojums ir nedrošs un iespējas savainoties. Patiesībā mēs esam pamanījuši, ka arī tām valdītājiem ir jābūt kompetentam. Ja regulārā vizuālā pārbaudē un tās ceduša pārbaudējas, iespējams, ka tās zināšanām nav jābūt ziņām, jo jebkurš pamanīs, ka koksni bojājās vai skrūve ir pazudusi vai iekārta ir sakāzusies vai trūkst kaut kādi elementi, tad ikgadēji galvenai pārbaudēji jau ir nepieciešams salīdzinoši labas zināšanas. Man patiesībā zināšanām vajadzētu būt jau laukumu veidojot, jo iekārts, kas paredzēts mājaslietniekiem un tā tālāk. Laukums jau sākuma stadijā kļūst nedrošs. Attiecībā uz 18 noteikumiem 5. punkts nosaka, uz kuriem laukumiem attiecās reģistrācija un piestāvīšanas pārbaudas veikšana. 10. punkts nosaka, kāda informācija iegūt informatīvai plāksnē, 11. punktā ir aprakstīti potenciāli riski, kuri ir jānovērš laukumā. 13. punkts ir ražotāju pienākumi. No vienas puses tas ir it kā ražotāju pienākumi, bet valdītājiem to arī vajadzētu pārzināt, jo bieži vien tā, ka iekārtas tiek piegādātas, bet tām līdz nenāk kvalitatīva dokumentācija, uzstādīšana, kopšana, remonta procesu un vispārējais, līdz ar to iekārta, kas ir droša, laika gaitā kļūst lietotājs apdraudoši. 17. punktā ir uzskatīti valdītāji pienākumi, un 20. punkts ir pēcstādīšanas pārbaudē. Tad, veidojot laukumu un izveidojot iekārtas, ļoti daudz informāciju var ņemt no tehniskā ziņojuma. Tajā ir aprakstīts gan kā izvēlēties vietu, kur veidot laukumu, tāpatās kā nepieciešamību nodalīt zonas pa vecumiem, iekārtu sarežģītības, tāpatās ir piemēri to, kā nodalīt, tas ir attālums, apstādījumi, nožogojums. Tāpatās veidojot laukumu un izveidot iekārtas nepieciešams ņemt vērā ietekmes zonas, pieņemsim tā pašā kustības kustības iekārtām. Tajā ietekmes zonā nedrīkst būt šķēršļi, līdz ar to tas ir citi iekārta ietekmes zonas, dažādi citi šķēršļi un tā tālāk. Patiesībā vēl svarīgi ir ņemt vērā apmeklētāju un citu laukuma lietotāju un nelietotāju to pārvietošanos. Mums ir bijuši gadījumi, kad laukumā tas bija
tā kā stāvlaukums, kurā tika izveidotas basketbola grozi 2, un tad, kad tas laukums tika atklāts, atklājās, ka vēsturiski caur to laukumu vienmēr ir gājušas māmas ar bērniem, un bērni tur vienmēr ir zīmējuši, un līdz ar to sanāca tā, ka tas rotaļu laukuma lietotāji un parasti cilvēki, kas savstarpēji visu laiku konfliktēja, jo vieni grib spēlēties, otri uzskata, ka tas ir viņu pārvietošanās ceļš. Tad, jā, informatīvu plāksni, tad vajadzētu iekļaut apsaimniekotāju, laukuma adresi, kaut kādu speciālu informāciju, iekārtu lietošana, paredzamais vecums un tā tālāk. Tāpat tās, ja laukums ir izveidots iekštelpā, tad pilnībā noslēgtām kompleksām iekārtām ir nepieciešams atsevišķi lietošanas noteikumi, tad ir vecuma ierobežojums, auguma ierobežojums un pārējais. Un vēl ir trešā lieta, kā ballīšu istabas. Ballīšu istabas kaut kādā mirklī ir tikai telpa, kurā var paēst un parotaļāties. Kaut kādā mirklī tā tiek papildināta ar dažādām rotaļu iekārtām. Un tur neskapēc bieži vien tiek piemirsts par lietošanas noteikumiem, tāpat tās, kurš uzņemās atbildību, uzraudzību, ko drīkst, ko nedrīkst, arī tāpat tās, kuras telpas drīkst izmantot, kuras nedrīkst. Attiecībā uz riskiem. Faktiski arī jaunam laukumam vajadzētu veikt riskus, veidot laukumu, līdz ar to tas laukums jau no sākuma būs drošs. Līdz ar to laukumam ir dažādi riski, tās ir dažādi apdraudējumi izpildīšanas, apdarē, struktūra, pārklājums un dažādi citi. Tāpēc, ja mēs konstatējam laukumā neatbilstību, ir nepieciešams to risku. Mēs viņu saucam par risku identificēt, piešķirt viņām to apdraudējumu pakāpi, augsts vai kaut kāda zemāka pakāpe un paredzēt risku novēršanas pasākumus. Patiesībā tie riski ir gan apkārtnē, gan lietotāji, gan iekārtas, gan laikapstākļus pārējais. Vajadzētu saskaņā ar priekšlikuma drošuma likumu, vajadzētu būt tā, ka mēs konstatējam neatbilstību, mēs to neatbilstību novēršam, līdz ar to tas ir ļoti augsta riska neatbilstībā stāja demontāžā vai kaut kas tamlīdzīgs, vai mūžīgais žoks, tāpat tās, ja pieņemsim tā pašai atklājumi, ka postētas kustības iekārtai pārklājās ietekmes zonas, tad mēs pārvietojam iekārtu. Un, ja ir mazāka riska neatbilstības, tad veicam procesu. Pie biežākām neatbilstībām var uzskaitīt neatbilstoši izvietotas iekārtas, neatbilstoši reizēm važinošais segums vai iespējams, ka iekārtām tāds vispār nav, tas ir vienkārši zālienā izvietotas iekārtas tāpatās. Mājaslietošana paredzētas iekārtas, kurām laukumā vispār nevajadzētu atrasties, iekārtām bieži vien trūkst elementi, koksnes bojājums. Mēs vēl gribam pievērst uzmanību iekštelpu batutu standartam, kas attiecās uz iekštelpu batutiem. Un šis standarts attiecās ne tikai uz batutu parkiem, bet arī uz iekštelpu rotaļu laukumiem, kuros ir batutu zonas. Standarta pamatā ir visaptvarošs risku vērtējums, pēc kā tiek veidota dokumentācija, instrukcijas, uzraudzības pasākumi, darbinieku apmācības, tāpat tās ir uzskaitītas arī drošuma prasības gan pašiem batutiem, gan drošības zonām, gan arī basēniem. Tad mēs esam pamanījuši tādu lietu, kā, ja laukums tiek nodots tālāk kādam citam valdītājiem, līdz ar to nododot laukumu citam valdītājiem, nepieciešams pārliecināties, vai jaunais valdītājs
būs pietiekami kompetents, lai nebūtu tā, ka mēs nododam laukumu un laukums vai tā iekārta pastāv, pēc laika viņi sāk apdraudēt līdz ar to. Tad ir, pieņemsim, tie piemēri ir lauku skolas vai bērndārza slēgšana, tāpēc pašvaldība vai kāda cita institūcija daudz iedokļu māju pagalmā izvieto iedzīvotājiem pārvaldībā. Tāpēc pie to var iespējams arī dāvinājums. 2 piemēri. Man vienā piemērā tas bija viena institūcija bija uzdāvinājusi laukumā iekārtu lietošanā, un valdītājs īsti netika galā ar iekārtas apkopu. Skaidrs, ka tā pati iekārta ir unikāla, ir gan unikāls Svidkalniņš bez sākuma beigu daļām un bez sānu malām, tāpat tās arī potenciāli, ka iespējams, ka kādreiz bija šūpolis, kurš ir neatbilstošā attālumā. Pati konstrukcija nebija stabila, tāpēc ir būtiski bojāta koksne. Otrs piemērs arī pašvaldībā daudziem nav pagalmā uzbūvēja iekārtu, nodeva lietošanā māju iedzīvotājiem. 10 gadu laikā iekārta ir kļuvusi nelietojami, gan Svidkalniņš sadalījies, gan kāpelēšanas konstrukcija, gan vēl viena kāpelēšana, un arī daļa no koksnes ir pazudusi. Tad iekārtas, kurām publiskajā laukumā nav jāatrodas, tas ir iekārtas ar CR marķējumu, tas ir kaut kādas pašveidotas iekārtas vai neatbilstoši remontētas, un beigās tās iekārtas kļūst nedrošas. Iekārtas bez ražotāja dokumentācijas laika gaitā bieži vien kļūst par iekārtām, kurām tur nevajadzētu atrasties, jo tur tiek papildināts ar nedrošiem elementiem, kaut kādi pašrocīgi veikti uzlabojumi. Tāpat tās nepieciešams iegādājoties iekārtu, kādus iepirkums taisot un vispārējo, pievērst uzmanību ražotāju paredzētajam lietu, tam pielietojumam. Nevienmēr uz tās iekārtas, kur ir paredzēta mājas lietošanai, būs C marķējums, līdz ar to iespējams, ka arī pati konstrukcija jau liecina par to, ka tā iekārta atbildīs tikai mājas lietošanai. Tāpat tās vēl ir arī vides objekti. Tad ir pāris vides objektu piemēri. Tas ir gan šūpolis, gan lēkāšanas iekārta, kur sākotnēji valdītājs uzskatīja, tā ir glīta iekārta, un viņi vienkārši varētu izvietot vidē. Un rezultātā bērniem tas viss kļuva bezgalīgi pievilcīgs, bet drošuma prasībām tas viss nevar. Līdz ar to šādu iekārtu veidotēm, un tā ir ieņem vērā, ja tur būs iespēja šūpoties, lēkāt vai kaut kādas citas aktivitātes darīt, ir ieņem vērā standarta 176 daļu prasības. Tad ir piemērs ar mājaslietošanai paredzētu iekārtu, ir gan neatbilstoši izvietot, gan šajā konstrukcijā būtiski pārklājas ietekmes zonas visām iekārtām, tāpēc neatbilstoši izvietotas šūpolis. Arī Svidkalniņš ar C marķējumu, līdz ar to šādas iekārtas var tikai privātā teritorijā izvietot. Jūs iespēja publiskajā laukumā redzēt arī mājas lietošanai paredzētu batutu. Tāpat tās mēs pārbaudē pat īsti nesapratām, bet tā konstrukcija jau sākotnēji bija tik unikāla vai apkopļu laikā tā iekārta ir pilnveidota, līdz ar to. Iespējams, ka sākotnēji tas Svidkalniņš bija labs un līdz ar to arī visas pārējās prasībām atbilstoši. Rezultātā ir veikti pilnveids darbi un tā konstrukcija nedroša, Svidkalniņš tur atrasties nedrīkst. Tad mēs vēl esam pamanījuši reģionos paštaisītas unikālas iekārtas,
kurās ir visa veida iesprūšanas riski. Patiesībā unikāls arī ir Slitkalniņš, kurā iespējams, ka mērot to sānu augstumu, iespējams, ka tas vēl atbilda, bet visi pārējais, tur bija šķērstienis, Slitkalniņš beidzās betona celiņā, tad patiesībā šļūcot, ka Slitkalniņa ir iespēja arī vēl potīties, izlaust un pazaudēt arī citas ekstremitātes, jo Slitkalniņa visā slīdēšanas posmā ir dažādas atveres. Tad arī pēc mums izskatījās, ka tā ir pašveidota iekārta, jo bija neskaitāmas reizes Slitkalniņā novietojums mainīgs, tāpat tās arī Slitkalniņā visas pārējās prasība. Bija noignorētas galvas iesprūšanas, šokoju, neatbilstošs izvietojums. Patiesībā arī tā pati konstrukcija diezgan būtiski šokojas. Mēs augšā nekāpām, lai nesabojātu unikālo iekārtu. Vēl viena tāda pati iekārta. Iespējams, ka viņas var iegādāties, un viņas ir paredzētas mājas lietošanai. Ņemot vērā, ka ir pagājis noteikts laiks, kad cilvēki viņas ir pilnveidojuši, un tad ir Slitkalniņš, kurš nespēja turēt slodzes, līdz ar to ir galvas iesprūšanas riski, šūpolē, dažādas neatbilstības. Šādas iekārtas nevajadzētu izvietot. Daudz, ka mēs esam pamanījuši it kā labu iekārtu, kurā ir pielikts basketbola grūzes, un līdz ar to šī iekārta arī vairs nav droša, ja pastāv iespēja tāds spēlēs bumbu, un otru lietotāju var savainot. Tad mēs esam pamanījuši arī unikālas šūpoles, kādās vienā ārkā var ievietot arī vairākas grozveidas šūpoles, tāpat tās var kombinēt. Šie ir tie sliktie piemēri, kā nevajadzētu darīt ar to. Ja ir tā groza šūpola, tad mēs tikai vienu viņu ārkā liekam. Šitie ir tie piemēri, kā nevajadzētu darīt. Tāpat tās, ja ir paredzēta tāda sēries no groza šūpolas, tad tā arī būtu jābūt. Tad mēs esam redzējuši arī unikālus Slitkalniņus, kur arī bija gan galvas iesprūšanas riski, tāpat tās iespējams, ka tur nav arī beigu zona. Patiesībā tur Slitkalniņu pat ir grūti lietot. Mēs vienā no reģioniem pamanījām unikālu konstrukciju. Skaidrs, ka tur bija galvas iesprūšanas riski un ķermeņa iesprūšanas riski pakāpienos, bet lai pats Slitkalniņš negāstos apkārt, viņam ir speciālas, tā kā maziem bērniem ir velosipēdi ar ritentiņiem, tāpat tās ir Slitkalniņi arī ar papildus kājiņām, lai Slitkalniņš negāstos apkārt. Bet skatoties no skatu punktā, tie ir negaidīti šķēršļi, līdz ar to. Arī šādas konstrukcijas nav pieļaujamas. Šajā reģionā mēs, veicot pārbaudi Slitkalniņām, kuram nebija šitādas papildus stabilitātes kājiņas, mēs, ņemot vērā, ka mēs esam uzraudzības iestāde, mums ir jāriskē un jākāp augšā tajā Slitkalniņā. Tas Slitkalniņa jau piedzīvojums bija uzkāpis Slitkalniņā, nemaz nešūdzot, jo tā konstrukcija būtiski šūpojās. Pastāvēja iespēja, ka viņi varētu salūt. Vēl arī šādas iekārtas nevajadzētu izvietot. Diemžēl arī šitai iekārtai mēs nevarējām noteikt augstumu, jo mums nebija kolēģis, kurš spētu uzkāpt augšā un nokāpt lejā, negrozot ceļu. Bet bija skaidrs, ka tur ir kaut kāda 5-6 metru krišanas augstums. Rezultātā tur ir iesprūšanas riski. Tāpat tās tur neatbilstošs krišanas augstums kā tāds, segums nav atbilstošs augstumam. Tās daudz vieta nav līdz ar šūpolēm
tas atdures 230 mm. Ir pat tādi, kuriem nav konstrukcija pilnībā neatbilstoša. Mēs bieži vien mēs pārbaudēs esam tad pamanījuši, ka iekārta nav ierakta. Iespējams, ka to iekārtu ir ļoti ērti pārvietot uz citu jauku rotaļu vietu, bet no drošuma skatu punktu viņas ir nedrošas. Tad ir attiecībā uz šupolēm cietas piekares nav pieļaujamas, sēdekļi bez triecienu mazinošām īpašībām, tāpat tā saucamās lieldienu šupoles nav atļautas. Tad apakšējā bildē var redzēt šūpoles apvienojumā ar kāpelēšanas konstrukciju, kuras augstums arī bija 5 metri. Līdz ar to arī šitām šūpoliem vienai nav atbilstoši triecienu mazinošais segums. Tas pats attiecās arī uz karuseļiem, kuri nav atbilstoši. Patiesībā mēs no šādiem karuseļiem drīz nevienu neesam konstatējuši, kurš būtu atbilstoši. Gan diametri neatbilstoši, gan nav roku vai muguras balsts. Tas gandrīz visām šāda tipa kāpelēšanas konstrukcijām nav nodrošināts atbilstošs triecienmazinošais segums. Lai gan krišanas augstums ir lielāks pa metru, tāpatās tur ir iesprūšanas riski. Valdītājiem veidojot trenažieru laukumus, pirmkārt ir jāņem vērā, lai tas laukums neatrastos blakus mazo bērnu rotaļu laukumam. Patiesībā šīs iekārtas ir vēl sarežģītākas nekā tāds tipiskas trenažieru iekārtas. Jo vienā iekārtā ir saucamais viltnes trenažieris, līdz ar to tur tiek slogota mugura, otrā tiek slogots kakls. Standarts saka, ka tādas iekārtas vispār nevajadzētu izvietot. Tās ir pārāk sarežģītas, neprofesionāli lietotēm, līdz ar to ar nepareiziem svariem, nepareizu lietošanas tehniku var nodarīt vairāk jaunu nekā uzlabot savu fizisko sagatavotību. Attiecībā uz apkūpi, ja laukums patiesībā šādas neatbilstības varētu novērst jau vienkārši tajās iknedēļas pārbaudēs apsekojot laukumus, jo ja konstrukcijā trūkst elementi, to var pamanīt, pieņemsim tas pats tas sēdnieks. Līdz ar to šī konstrukcija arī jau bija būtiski sadalījusies, un pat ir sarežģīti lietot. Tāpat tās esam konstatējuši trūkstošas skrūves, izvirzītas naglas. Pārējā papildus standarta prasības nosaka, ka nebūtu iespējams, ka ar vienkārši ar pirkstiem vai ar kaut kādiem nespeciāliem instrumentiem varētu astrovēt uzgriežiņus, un nākamais lietotājs to iekārtu, iespējams, kā lietojot, jau var savainoties. Tad bieži vien ir dažādi šķēršļi ietekmes zonās, ir gan remonta materiāli, tāpat tās ir gan akmeņi zem šūpolēm, gan akas vāki, tāpat tās vidējā bildē bija arī asi priekšmeti, kāpelēšanas konstrukcija apakšā. Tāpat tās ikdienas laukuma apsakojumos vajadzētu sekot līdz, lai pirmācim tie paši ķieģeļi neatrastos zem vingrošanas iekārtām vai tāpat vingrošanas iekārtā nebūtu jau tik būtiski sadalīsies, ka to ir pat sarežģītu lietu. Tāpat tās mēs ļoti bieži pamanām, ka ir tikai daļēji ievērot standarta prasības attiecībā uz triecienu mazinošo segumu šūpolēm.
Šajos gadījumos visos trijos ir cieta smiltis, kaut kur arī ir zāliens, ņemot vērā griešanas augstumu, kurš pārsvarā gan visām šokolādēm ir lielāks pa 1 metru. Šeit būtu jābūt vai smiltīm vai sintētiskiem segumam. Tāpatās arī šeit ir nepilnīga apkope, trūkst elementi, trepēm rotē pakāpieni. Mēs nolēmām arī labu piemēru parādīt, ka šokolēm tiecam raznošais segums atbilstoši, gan arī šokoļu sēdeklis ir atbilstoši. Tad arī unikālā konstrukcija, kura ir ļoti grūti pieejama, kur ir pazudusi jau vismaz daļa no pakāpieniem, tad šo varētu uzskatīt par ļoti grūti pieejama iekārta. Mēs skatāmies, piemēram, 40 cm tās viegli pieejamās iekārtas, šī ir ļoti grūti pieejama iekārta. Arī šeit ir tie palīgi elementi, lai iekārta neapgāstos, arī slīpkalniņā nobeiguma daļa ir kļuvusi plašāka. Tāpēc mēs esam konstatējuši mājiņas, kuras pašsadalījusies. Patiesībā mēs gribētu vērst arī uzmanību uz to, ja valdītājs plāno, pieņemsim, pēc gada, pēc 2 veikt laukuma rekonstrukciju, tas nebūtu iemesls, lai 2 gadus, pieņemsim, šādas mājiņas vai pilnībā sadalījušās konstrukcijas tajā laukumā atrastos līdz to. Ja mēs konstatējam, ka tā konstrukcija ir lietotājs apdraudoša, mēs liekam žogu, patiesībā, ja lentes nedara. Mēs zinām, ka lentes tiek ņemtas nost, līdz ar to, vai mēs demontējam iekārtu, vai liekam pastāvīgu žogu. Šādām iekārtām gaidīt nākotnes rekonstrukcijas izlūgām. Tad ir, sacamē, neatbilstoši veikti remonta procesi. Mēs bieži vien esam pamanījuši, ka iespējams tā remonta dokumentācija un apkopes dokumentācija ir kaut kur pazudusi. Un daudz viet tiek izmantoti leņķveida stiprinājumi. Ja ražotājs paredz skrūves, līdz ar to gan slodzes izkliedējās skrūvēs, līdz ar to šeit tas savienojums ir ļoti stingrs, kas noved pie tā, ka augšpusē vidējā bildē var redzēt, ka ņemot vērā nepareizus jaunos stiprinājumus, noliet būtiski un pietiekami ātri nolietojas pati koksne, viņas savērties. Un līdz ar to konstrukcija, kurā varētu kalpot gadu desmitiem, kalpo pāris gadus. Šeit ir tas pats, leņķveida stiprinājumi tiek izmantot, būtiski bojāta koksne. Patiesībā būtiski bojātā koksne tieši pārsvarā parādās pie šādiem remonta risinājumiem. Tāpatās no vienas puses maznozīmīga neatbilstībā, bet, ja slīpkalniņa beigu daļā krājās ūdens, līdz ar to slīpkalniņu vajag pilnveidot, jo no ražotājs neparedz šādu konstrukciju, līdz ar to ūdenim tur nevajadzētu krāties, skaitās neatbilstība. Šajā piemērā ir tas pats, ko es iepriekš teicu, ka nevajadzētu būt iespējai, ka bez īpašiem instrumentiem ir iespējams konstrukciju padarīt nedrošu, pēc tam nākamajam lietotājiem tā iekārta vienkārši uzgāstīs visu. Tad ir viens no apsaimniekotājiem biedriem kaķīši, sunīši. Mēs bieži vien konstatējam gan smešas te nav smiltis, tāpat tās tur ir akmeņi, dzīvnieku dažādi sasniegumi. Līdz ar to viens no risinājumiem bieži vien ir vāku izmantošana. Bet arī tajā pašā laikā, tad, kad tie vāki kaut kādā mirklī nolietojas, jāņem vērā, ka bieži vien, tad, kad tas vāks tiek atvērts vaļā un ir tie stiprinājumi bojāt, tur arī izvirzās snaglas un skrūves, un tad arī pats vārds kļūst par apdraudējumu.
Tad nedaudz par iekštelpu laukumiem. Mēs arī esam konstatējuši tūkstošus skrūves, nodilumu, dažādām konstrukcijām. Vēl, ko mēs esam pamanījuši, daudziet remontu procesos tiek izmantot savilcēji. Mēs izmantojam savilcēji, tad mēs viņu nogriežam to saucamo mēlīti tik maziņu, lai tā neapdraudētu. Šobrīd sanāk tas ir rases priekšmets, tāpat tās attiecībā uz evakuācijas zīmēm. Vajadzētu rast risinājumu, lai evakuācijas zīme neapdraud. Iespējams, ka tā ir ļoti laba zīme, viņa norāda uz izēju, bet iespējams, ka kamēr lietotājs līdz evakuācijai būs nokļūst, viņš jau būs savainojis ar evakuācijas zīmēm, jo tās parasti ir plasmasas cietas. Tad nedaudz par negadījumiem pārsvarā iekštelpās. Tie ir papildu zonas nepareiza lietošana, neiesildīšanās, dažas noteikumi ignorēšana. Tāpēc mums ir bijuši gadījumi, kad porolonu baseinos tiek laustas kājas, mugurkauli, attiecībā uz slitkalniņiem. Bieži vien mēs esam konstatējuši, ka slitkalniņi iekštelpu rodeļu laukumos ir sasaistīti kopā ar bumbu baseinu. Līdz ar to ir nepieciešams nodalīt bumbu baseina rodeļu zonu no bumbu baseina slitkalniņa finiša zonas. Tāpat tās ir nepieciešams sekot līdzi. Iespējams, ka iekštelpu slitkalniņš ir ļoti labs pēc izmēriem, pēc vispārējā, matrača un vispārējais. Iespējams, ka matrača nodiluma rezultātā tā bērze un tā matrača un tās ietekmes zonas spēja samazināt ātrumu, samazinās. Līdz ar to arī pastāv iespēja, ka prasībām atbilstoši slitkalniņš vairs nav tāds, kurā nevar savainoties. Tāpēc mums ir bijuši unikāli gadījumi bērnu ballīšu telpā, kur nebija citu rotaļu iespēju, un pakalpojums sniedzējs bija izveidojis uz palodzēm rotaļu zonu. Rezultātā viens no bērniem noignorēja mākslīgi izveidotos pakāpienus. Vairākās vietās salauza žogu, līdz ar mēs šādu konstrukciju arī aizliedzām. Attiecībā mums ir vēl bijuši informācija par dažiem negadījumiem. Tad viens no negadījumiem bija saistībā ar šo trenažieri. Viens bērns, kurš neatbildat vecuma prasībām, tad nebija līdz 14 gadu nekad. Kā laukums bija izvietots pietiekami tālu no citām rotaļu zonām. Viens bērns lietoja iekārtu, un otrs bērns, tur otrajā bildē apbildes ar sarkanu, tur ievietoja pirkstus, un rezultātā bērnām daļa no pirksta vairs nav. Izdevās piešūt, līdz ar to šis gadījums beidzās veiksmīgi. Mums ir arī otrs piemērs, kur it kā viss bija izdarīts pareizi. Tik un tā bērnu rotaļu zonas atrodas pietiekami tālu no šiem trenažieriem. Tik un tā viens cilvēks lietoja iekārtu, bērns otrajā bildē var redzēt, tur iespējams, ka trūkst tā atbalsta gumiņa, bet patiesībā tas konstrukcijas drošumu būtiski neietekmē. Līdz ar to bērns otrajā bildē apiltajā punktā ievietoja pirkstu, līdz ar to šobrīd bērnam daļa no pirkstu vairs nav. Līdz ar to, veidojot pat šādas primitīvas trenažieru iekārtas, vajag skatīties, vai tiešām ir nodrošināta lietošanas instrukcijas, informācija par vecumiem un visu pārējo, lai arī, ja tas pakalpojums ir drošs, lai tik un tā nebūtu tā, ka notiek savainošanās un pēc tam it kā laukums ir drošs, un tā ir traumas. Alasīs. Jā, Rodals mēģināja parādīt to, kur vadu un arī pati aktīvi inspekcēju. Esam akreditēta institūcija, kas veic tieši šīs pēcstādīšanas pārbaudes. Un otra organizācija, kuru vada Latvijas valsts standarta tehniskās komitejas nr. 58.
vadītāja, un mazliet sīkāk par to, ko es ātri šajā prezentācijā mēģināšu pastāstīt, varbūt laiks mums mazliet mazāk nekā gribētos. Tie, kas man pazīst, zina, ka es varētu par bērnu laukumiem runāt 2 dienas, tā kā 20 minūtes ir ļoti maz. Tad īsumā par to es pastāstīšu, kas tad ir šī standartizācijas komiteja un ko mēs tajā darām un kas ir šobrīd mūsu aktuālais darbs, pie kā mēs strādājam. Tad mazliet īsumā varbūt pastāstīšu par to, vairāk tā filozofiski par to, kas tad ir tie bērnu rotaļu laukumi, kāpēc viņi ir vajadzīgi, varbūt, ka mums viņus nevajag, tāpēc, ka tur iepriekšējās prezentācijās mēs redzējām diezgan liela riska, varbūt, ka mums viņus nevajag. Tad par to, kas ir šis bērnu laukuma inspektors, šī profesija, varbūt mazliet pakliedēt mītus un bailes, ko varbūt nes līdz šis nosaukums. Mazliet īsumā par to, kas ir šī risku novērtēšana un kāpēc tā ir daļa no šī procesa, un beigās parādīšu arī bildes, paliks laika, gan no pēcstādīšanas pārbaudēm, gan arī ikgadējām pārbaudēm, ko mēs veicam, un tajās bildēs būs šīs akcentētās kļūdas, kas arī visbiežāk figurē un daudz ļoti līdzīgs arī, kas bija iepriekšējā prezentācija. Tātad, kas tad ir Latvijas valsts standarts kā tāds un šī tehniskā komiteja numur 58? Tad Latvijas valsts standarts ir vispār organizācija, kas uztur visu šo standartizācijas procesu, gan strādā ar starptautiskiem standartiem un pārņem viņus Latvijas valsts standarta statusā, gan arī izstrādā un vada procesu, kas attiecās uz Latvijas nacionālajiem standartiem. Un šī organizācijas iekšienē ir vairākas darba grupas, kas strādā atsevišķās mazākās jomās. Ja? Un komiteja numur 58 strādā tieši ar bērnu rotaļu laukumiem un rekreācijas sporta laukumiem. Nu, lūk, kas tad ir šīs komitejas, ko viņas dara un kādu speciālistu apvienot? Tātad, šī ir mūsu privāta iniciatīva un arī man šī personiskā iniciatīva par to, ka mums šāda darba grupa bija nepieciešama, un es uzaicināju vairākus Latvijā vadošos uzņēmumus, organizācijas, arī valsts institūcijas, lai mēs kopīgi izveidot šo grupu un risināt kaut kādus jautājumus saistītus ar bērnu laukumiem un tieši par šiem standartizācijas jautājumiem. Un lūk, šobrīd, ja man atmiņa nebija apmēram ir kāds 11 organizācijas, protams, ka ne visas aktīvi piedalās, mums ir tikšanās reizi mēnesī, un no kādas organizācijas vismaz pa kādam pārstāvim šajās tikšanās reizēs ir, un tad mēs aprunājam šos aktuālos jautājumus. Ja. Nu, vēl papildus šīs tehniskās komitejas, kāds no pārstāvjiem, konkrēti manā personā, ja, es piedalos arī starptautiskajās darba grupās, kas izstrādā standartus, šos lielos standartus, mēs tā varētu teikt. Ja, tie ir ISO standarti vai EN standarti. Ja, tās ir starptautiskās darba grupas, kur no vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm ir pa kādam pārstāvim. Un tātad arī šie standarti, kas saistībā ar mums šobrīd bērnu rotaļu un sporta laukumos, ja, šie EN standarti, tātad tie tiek izstrādāti ar starptautisku speciālistu palīdzību. Un arī šobrīd mums, kā Latvijai, ir iespēja pārstāvēt savu viedokli, ja, un dot šo pienesumu, šo starptautisko standartu izstrādē. Nu, lūk, šobrīd aktīvi notiek darbs pie divām darba grupām, un starptautiski šobrīd tiek pārskatīts, pārstrādāts standarts, kas attiecās uz vingrošanas un trenižieru standārtu N16630, kā arī otrs 22. darba grupa, tur ir par sporta laukumiem šobrīd izstrādes procesā, un ir izteikta iniciatīva par skateparkiem šobrīd. Tātad, kas ir tas, ko mēs darām? Iepriekš jau šī darba grupa bija izstrādājusi, tulkojusi terminus,
no angļu valodas tātad vairākos standartos ir definēti standarti un to definīcijas. Tad mūsu darba grupas mērķis bija iztulkot šo terminus un definīcijas latviešu valodā un ieviest tādu vienotu terminu pielietošanu, lai nav tā, ka vienu vai otru aprīkojumu mēs saucam katrs citā vārdā, domājam par vienu to pašu, bet katrs to saprot citādāk. Tad, lai mums ir svarīgi šie termini, lai mēs precīzi saprastu, par ko mēs runājam. Un otrs tāds mūsu šobrīd darbs un, manuprāt, ļoti laba iniciatīva, kas parādījusies ir, tātad šobrīd izstrādes procesā ir Latvijas nacionālais standarts, tātad to izstrādā Latvijas darba grupa. Tas nebūtu attiecināms šobrīd starptautiski, bet es domāju, ja mēs tik labi viņu uztaisītu, ka noteikti kāds to varētu gribēt arī ņemt par piemēru. Tātad, ko mēs plānojam šajā te standartā, par ko runāt? Pirmais, kas jāsaprot, šajā standartā mēs nepārkopēsim precīzi visas prasības, kas ir šajos te starptautiskos standartos, piemēram, šis HCN 1176 par rotaļlaukumiem, par visiem leņķiem, attālumiem, platumiem, kas attiecināms konkrēti vai tur šūpolēm vai slikalniņu vai karuseli un tā tālāk. Tur būs tādas vispārējas prasības, tās galvenās lietas, kas ir saistītas šo te drošību un atsaucas uz šiem te. Tātad mēs nepārrakstīsim copy-paste, bet akcentēsim būtiskākās lietas, plus būs šī te atsauce, ka tie, kas, piemēram, izstrādā kaut kādus jaunus dizains aprīkojumam, protams, ka joprojām būs jāskatās starptautiskos standartos. Bet kas vēl šeit būs, tātad aprakstīta šī te labā projektēšanas prakse par šo te vietas izvēli, kā mums aprīkojumu izvēlēties, kā veidot šo te plānojumu, šie te plusi, mīnusi, par labiekārtojumu, šo te pieguļošo teritoriju, par segumu izvēli, par laukumu veidošanu reljefā, par jaunu dizainu iekārtu izveidi, kāds šīs te prasības, par šīm te bērnu vecuma grupām, kāpēc tas ir tik svarīgi sadalīt par šiem te vecuma posmiem un šie te bērnu attīstības speciālisti, kādas šīs te bērnu vecuma grupas iedala, kas katrai vecuma grupai ir aktuāli. Tā kā, un arī visbeidzot arī par pašu šo te projektēšanas procesu kā tādu, mazliet ieskicēsim arī par šo te projektu noformēšanu. Tad tas globālais mērķis ir veidot šo te izpratni par to, kāda būtu laba šī te projektēšana bērnu rotaļlaukumiem. Akcents šobrīd ir tikai uz rotaļlaukumiem, pabeigsim darbu pie šī, tad droši vien ķersimies tālāk pie sporta laukumiem, jo process noteikti būs ilgs. Negaidiet rezultātu šogad, es domāju, kā minimums ātrākais termiņš kādi 2 gadi. Process pats par sevi ir ļoti ilgs. Pirmkārtām viss ir atkarīgs no šīs darba grupas, no šiem te ekspertiem, cik daudz katram ir šis te laiks, jo tas darbs ir brīvprātīgs. Par to mums neviens nemaksā, tas ir brīvprātīgs kopējiem mērķim un labumam. Tad īsumā par to, kāpēc tad ir vajadzīgi bērnu rotaļu un sporta laukumi, es domāju, ka piekritīsiet, ka tas ir galvenais un labākais veids, kā mēs varam šos te bērnus izklaidēt, palīdzēt viņiem attīstīties, satikties, būt kopā, socializēties, arī pilnveidot savus fiziskās sociālās iemaņas. Tātad šis te mērķis, kāpēc šie te rotaļu sporta laukumi ir, manuprāt, īsti nav apšaubāms. Ja mēs varbūt atgriežamies pie iepriekšējās tās prezentācijas par visiem šiem negadījumiem un varbūt slikto statistiku, es vienmēr saku, ka visdrošākais rotaļlaukums ir tāds, kurā neviens nerotaļājas. Es jums varu apgalvot, ka tajā tiešām nekad nekas nenotiks. Jautājums, vai mums vajag tādu rotaļlaukumu, kurā neviens nerotaļājas. Un tiklīdz kā mums ir rotaļlaukums, kurā kāds rotaļājas, mums ir jārēķinās ar kaut kādām sekām, pat ja viss ir uzbūvēts perfekti, uzzīmēts perfekti, uzbūvēts, apsaimniekots perfekti, tik un tā negadījumi notiek, un es varbūt pēc tam mazliet īsumā pieskaršos, kāpēc tas tā notiek. Un tad ir šīs te, gribētu mazliet varbūt par tādām 2 galējībām, par šo te rotaļāšanos, ko esmu novērojusi savā darba praksē.
par šīm te galējībām. Ir vidējs statistiskais rotaļu laukums, ja, un ir kādi apmeklētāji vai vecāki, kas saka šausmas briesmas, tur ir viss tik slikti, tik nedroši, un es parasti šos te vecākus saucu par pāraprūpas vecākiem, kas uztraucās pilnīgi par visu, grib pasargāt un arī sūdzās par varbūt tādām elementārām, parastām lietām, par kurām varbūt ka nevajadzētu, ja? Un šī pārspīlētā pāraprūpe, bērns smilts, rokās nevar turēt un smilšanas pirkstus mutē bāzt nevar, un kad tikai kaut kas nenotiek, ja? Un tad, nezinu, audzējam to bērnu siltumnīcā un aptinam un burbuļu plēvēm, lai tikai kaut kas nenotiek, ja? Vai, teiksim, vēl tādas būtiska tāda tendence, ko esmu novērojusi, tātad vecāki neļauj bērnam pašam izmantot šo te rotaļu laukumu un varbūt pārspīlēti viņu ved tur, ceļ augšā, un viena no šīm lietām par šo te vecāku vēlmi visu iecelt bērnu iekšā, tam tā nevajadzētu notikt. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka katrs šis te aprīkojums un arī saistībā ar šiem te standartiem, drošības prasībām, tad ražotājs katru šo te iekārtu rada kaut kādai vecuma grupā. Un, ja bērns nespēja iekļūt pats iekārtā, tad tā iekārta viņam nav domāta. Ja? Manuprāt, būtu jāaizliec, ja, ka tie vecāki ceļ iekārtās. Ir tikai viena ierīce, kur vecāks vajag un viņš ieceļ bērnu, ja, ir šīs te šūpols ar šo te zīdaņu, to pampers ēdeklīti, ja, skaidrs, ka tur maziņais pats nevar iekļūt. Visos citos gadījumos, ja, lietotājs nevar pats iekļūt ierīcē, tad ierīce viņam nav domāta. Un ražotājs mērķtiecīgi iekārtu rada lielāku, sarežģītāku, izaicinošāku, lai tie maziņie tur neiekļūtu. Un tad ir situācijas, ja atnāk vecāks ar diviem bērniem, viens ir maziņš, viens ir liels, lielais tiek iekšā tajā ierīcē, un tas mazais stāv un raud un sūdzās, es tur netieku, ja. Māma uzreiz dusmīgi, kas tā pa iekārtu, mans mazais bērniņš tur netiek, ja. Un tas sāk celt iekšā, un pēc tam, protams, ka seko kaut kāds negadījums, ka tas maziņais tur nokrīt. Kāpēc? Tāpēc tā iekārta viņam nav domāta. Tur ir lielāki mērogi, tur ir sarežģītāki šie te elementi un viss aprīkojums, un maziņais tālāk nevar pārvarēt šos te šķēršus un seko kritiens. Ja? Un tad seko šīs te sūdzības, atkal slikti iekārtas, slikts ražotājs, slikts apsaimniekotājs, ja? Bet nevienmēr vecāki spēja izanalizēt tātad šīs te likuma sakarības, kāpēc kaut kas tāds var notikt. Un, protams, kad atkal varbūt ir otra galējība, ka mēs varbūt pārspīlējam par daudz, mēs uztaisam tik tādu, gribam sasniegt tādu absolūtu drošību, kurā nekad nekas nenotiek, ja? Un tad es atkal atgādinu šo teicienu par to, ka visdrošākais laukums ir tas, kurā neviens nerotaļā. Ar visu to, ko mēs varam sasniegt ar šo te drošību, tātad drošība iekārtās, ražotājs uzražo ideāli perfektu, standartiem atbilstošu iekārtu. Projektētājs šo te plānojumu uztais, viss ir perfekts, segums ir perfekts, ja? Perfekta un droša apsaimniekošana regulāri un vienkārši viss ir brīnišķīgi, ja? Tad, kur parādās varbūt šī nedrošība, ir šajās te aktivitātēs. Tātad tas, ko nevar ietekmēt neviens laukuma ražotājs, neviens apsaimniekotājs, vai inspektors arī, ir šī lietotāju uzvedība. Par to mēs ļoti maz runājam tieši par lietotāju uzvedību, jo tad, kad mēs arī ejam citreiz pēc negadījuma pārbaudēs izvērtēt kaut kā šo negadījumu apstākļus, ja ir konkrētā ierīcē kaut kāds negadījums noticis. Ir situācijas, ka mums nāks secināt, ka ar aprīkojumu viss ir kārtībā, ar apsaimniekošanu viss ir kārtībā. Tātad, un izvērtējot šos cēloņus un sekas, mums ir jāsacina, ka tas ir saistīts ar lietotāju uzvedību. Ja? Un gan pārgalvība, gan neuzmanība, gan arī varbūt pārāk maza vecāku ieskatīšana var novest pie šīm pārgalviem. Ko tad tas pats skateparks? Tas, ko mēs kā inspektori varam pārbaudīt skateparkos, ir tikai platformas augstums, barjeras augstums,
spraugas barjerās, rādījusu mēs varam pārbaudīt, jā, virsmas gludumu, bet neviens standarts nevar aprakstīt to, kā lietotājiem jāuzvedās. Jā. Vai viņš dubulto salto metīs, vai viņš ar ceļgaliem rāpsies tur augšā, vai viņš ar skrituļu dēli, vai BMX riteni, kā viņš uzvedīsies, kā notiks šī skrituļošanas procesa. Tas ir ļoti individuāli, un tas ir, faktiski, tas cēlonis, jā, tam, ka var pēc tam šajās sekās notiks šis negadījums, ir ļoti cieši saistīts ar šiem te lēmumiem. Citreiz arī slikti pieņemtiem lēmumiem, jā. Un ir jāapzinās to, un es domāju, ka arī vēlāk arī dakteris runās par to, ka šie te daudz tie negadījumi, mēdz būt šis te cēlonis tieši lietotāju uzvedība, pārgalvība, neapdomība. Varbūt, ka mēs kā pieaugušie, gan kā vecāki, gan kā speciālisti par maz runājam par to, par šīm sekām. Vai mēs pārunājam ar bērniem, kas var būt tad, ja viņš pārved pārāk lielai distancē, kas notiks, ja viņš to otru mērķa punktu nesasniegs, jā, seko šis te kritiens, kāds būs šis kritiens, vai, teiksim, rogājējs, jā, kam ir ļoti gara distance. Skaidrs, ja mēs līdz galam netiksim, tad kaut kur mums beigsies spēku rokā, mēs kritīsim. Kā mēs kritīsim, jā. Un tad vēl par segumiem. Nosaukums drošs segums varbūt dod maldīgu priekšstatu, ka tas ir absolūtas drošības garants. Bet arī par to mēs laikam par maz runājam, tad drošības seguma galvenais mērķis ir galvas trieciena amortizēšana. Tātad ir mērķis, lai krītot pret segumu, sasitot galvu, galvai nebūtu smagas un paliekošas sekas, tātad, lai nebūtu kontūzijas un ilgstošā bezsapnē. Bet neviens drošības segums nevar garantēt to, kā nekad nenotiks kaut kāda lūzuma vai izmežģījuma. Kā jūs redzat, arī man gadījās, tas tā gan nav darba trauma, tā gan ir sporta trauma, bet tas var notikt jebkur, un neviens segums nevar apsolīt bez negadījumu šādu situāciju. Tāpēc ir jārēķinās, un mēs, manuprāt, par maz runājam tieši par šo lietotāju uzvedību. Tajā visā sakarā tātad šis dizains un plānojums, tas ir tas svarīgākais, lai tas pamatnosacījums, jā, gan izvēlētais aprīkojums, gan šis viss plānojums, jā, mums vismaz sākotnēji radītu to sākotnējo šo drošības garantu, vismaz par aprīkojumu, par plānošanu. Protams, tālāk šim te nozīme apsaimniekošanai ļoti būtiska, jā, cik mēs daudz resursus tam pievēršam, jā, vai mēs esam izstrādājuši šo te apsaimniekošanas plānu, cik bieži mēs laukumam pievēršam uzmanību, jā. Un vai turam dokumentāciju, vai izdaram secinājumus no tā, ko esam pārbaudījuši, jā. Kas to visu dara, šīs te pārbaudas, to veids bērnu laukuma inspektors. Varbūt šai te profesijai mazliet ir tāds, citreiz varbūt negatīvs, šis te piestiedz vārds inspektors, varbūt skan pārāk skarbi, ja kaut kāds ļaunais vidas inspektors, policijas inspektors, kas tulīt nāks ar sodu kvītīm un izrakstīs pārkāpumu. Bet faktiski jau tā nav. Tātad tas, kas ir jāatcerās, bērnu laukuma inspektors ir jūsu zinošais palīgs un padomdevējs, kas palīdzēs jums tikt skaidrībā ar to, kāda tad ir situācija bērnu laukumā. Un ar šo te riska novērtēšanas metodēm šim te atskaitēm dos jums to ieskatu, kur ir tās problēma vietas un kas ir labi. Un tātad par šīm te problēmu vietām tālāk jau var pēc šī te riska novērtējumu fokusēties uz tām svarīgākajām lietām. Noteikti nav jābaidās no tāda inspektora, jā, sodas mēs nerakstam, mēs piedāvājam risinājumus un palīdzam tam kopējiem mērķim virzīties uz labāku lauku. Inspektors savā ikdienas darbā piemēro riska novērtēšanu un arī MK noteikumos un vadlīnijās tad arī ir pieminēta šis riska vērtēšana. Kas tad ir šī riska vērtēšana? Tas ir palīgrīgs, kas palīdz noteikt to, un šie te
faktiski tie divi galvenie avoti, no kā sastāv riska vērtēšana. Mums ir svarīgi saprast, tātad rēķinot šīs gan negatīvi notikšanas varbūtības, gan arī traumas smagumu, nonākt pie kaut kāda šī riska vērtējuma, vai tas ir augsts, vai vidējs, vai zems, un attiecīgi tātad izvērtēt, cik tas ir prioritāri. Noteikti nav jāfokusēs uz pilnīgi visu risku nonivelēšanas, ka mums ir kaut kāda pilnīgi bezrisku situācija. Jo faktiski, manuprāt, tas īsti arī nav iespējams. Mums ir jāsaprot, ka ir citreiz varbūt kaut kā tādi strīdīgāki vai varbūt mazliet izaicinošāki objekti, kuros, mēs ar prātu saprotam, kad ir kaut kāds pastāvošs neliels risks. Bet ja mēs saprotam, ka viņam pretī ir ļoti liels iegūms, tātad ar šo nelielo risku mēs iegūstam tik lielu rotaļāšanās vērtību. Mēs uzreiz padaram laukumu interesantāku, viņš uzreiz ir daudz apmeklētāks, mammas priecīgāks. Tas ir šis lielais iegūms, kura dēļ mēs esam gatavi varbūt samierināties ar kaut kādiem nelieliem, mazākiem riskiem. Un, protams, kad instruktors strādā kopā ar šīm standarta prasībām, kas ir noteikti šie kritēriji, tātad visādi garumi, platumi, leņķi, attālumi, un pretī, tātad, ja mēs pamanām, kad ir šī neatbilstība, mēs pretī vērtējam šos riskus un izdarām secinājumus un dodam šim laukumu īpašniekam šajā atzinumā to izvērtējumu, vai tas ir būtiski vai nav. Un ko var iegūt? Viss jau ir, vienu minūti. Tātad, un tas palīdz pēc tam apsaimniekotājiem saprast, ko ar visu tālāk darīt. Un te ir dažas bildes ātri vienā minūtē izējām cauri par to, kas, protams, ir ķēžu nodilums. Tālāk ir šīm drošības zonām, ir dažādi šķēršļi, nepietiekamas drošības zonas, seguma izvēle. Pārklāšanās ir situācijas, kad nedrīkst pārklāties un konstatējam, kad tad ir visa veida iesprūšanas riski, kas ir pamanāmi, un šie ir diezgan būtiski un, protams, tie ir jāatrisina. Tad, protams, šis materiāla nolietojums visos iespējamos veidos, kas jau ir ikgadējās pārbaudēs, kas ir jārisina, lai šī iekārta nesabrūk. Daudz bildes ir ļoti līdzīgas, kā iepriekš rādīju. Visādi savienojuma vietas, kur mēdz būt kļūdas, dažādas asas daļas, un arī neatbilstoši remonts, varbūt tā švannīte, tur asas daļa, apsaimniekotājs vai švannīte uzlicis apkārt ar domu, ka tas strādās, tas strādā tieši 2 dienas. Tā kā, tiem darbiem jābūt saskanītiem. Un daudz visādi cits kļūdas, arī vidas, dažādas kļūdas, esam pamanījuši elektrības vadus atvērtus, pie lokālā. Paldies! Tā es saprotu, ka mums dakteris tūlītās piestāstīs. Spēļu laukumu īpašnieki, valdītāji, ražotāji, dažādi citādi iesaistītās personas. Mēs rīta cēlienu sākam ar tādu teoriju un arī prakses piemēriem, ko mēs esam redzējuši laukumos, pastāstījām par prasībām, kādas viņas ir, bet, tīri no jūsu puses par to, kādēļ tādas prasības ir vajadzīgas, ar ko jūs saskaraties ikdienas darbā, jo mēs, būsim godīgi arī savā iestādes pusē. Sūdzības mēs saņemam galvenokārt par iekštelpu laukumiem, par dažādu cita veida pakalpojumiem, par ārtelpu laukumiem mums ir salīdzinoši maz ziņu. Es nezinu, kā valdītājiem pašiem, vai arī tiek ziņots par negadījumiem, tā ka mums pat nav iespēju lāgā izvērtēt šo negadījumu cēlojumus, iemeslus, bet, varbūt jūs varat padalīties ar to informāciju, kas ir jūsu rīcībā par visiem laukumiem, lai kādi tie būtu iekštelpas, ārtelpas, Tātad labdien visiem, es centīšos jūs ilgi neaizskavēt. Principā
protams, mēs zinām to, ka šie laukumiņi neatkarīgi no tā, kā jūs teicāt, kur viņi atrodas iekštelpās vai ārpusē, ir paredzēti intensīvai noslodzē, viņi ir paredzēti tam, lai bērni pa viņiem lēkātu, darbotos, kāptu, skriet un vispārējo izpildītu. Un, principā, teiksim, tās lietas, ko mēs redzam savā praksē, teiksim, es paprasīju, gatavojoties šodienas sarunai, es paprasīju, mūsu slimnīcas statistikas daļai, lai viņi man saskaita un iedod kaut kādus cipariņus, ja, teiksim, lai būtu kaut kāds atskaites punkts, lai mēs vienkārši saprastu, cik tas ir aktuāli. Un viņi man saskaitīja par 3 sadaļām, es atvainojos, neesmu sagatavojis prezentāciju, bet es mēģināšu, teiksim, nokomentēt. Ja, tātad 3 pozīcijas, atsevišķi izdalot batutus, ja, tātad atsevišķi izdalot šūpoles un atsevišķi izdalot laukumiņus. Iespējams, ka kaut kādā vietā tur pārklājās, ka vienā laukumiņā ir, piemēram, gan batuts, gan šūpoles, ok, tur varētu būt kaut kādas nelielas, teiksim, cipara atšķirības. Un tā tendence, kas ir, ja mēs paskatāmies uz pagājušo gadu, 2024. gadu, kur mēs varam analizēt visā griezumā, tātad 12 mēneši, batutu traumas 508, šūpoles 125, laukumiņos gūtas traumas 481. Tie ir cipari, kas mums ir reģistrēti. Ja mēs paskatāmies uz šo gadu, teiksim, mums ir cipari šobrīd par pirmajiem 7 mēnešiem, jūlijas tagad tur būs beidzies, ja, tātad principā tie cipari pozīcijās batuts salīdzinot ar pagājušā gada pirmajiem 7 mēnešiem praktiski neatšķirās, 24. gads 312 un šogad 311, ja, tātad būtībā tendence nemainās. Šūpoļu traumas 90 un 87, es domāju, ka arī šis skaidrs neko diši daudz atšķirību statistiski nemaina. Kas mums bišķīt uzrunāja, teiksim, ir atšķirības laukumiņos gūtajās traumās. Ja pagājušajā gadu pirmie 7 mēneši 280, šogad pirmie 7 mēneši 374. Šitā starpība varētu būt jau tāda, kur ir vērts varbūt pārgriezt. Tas, ko es gribu pateikt viennozīmīgi, lai vai kā tas varbūt arī reizēm izskan, ja, kad, teiksim, plašsaziņas līdzekļos ārsti komentējot traumatismu, tur komentē 1, 2, 3 traumu gūšanas veidu, tad tas, ko es gribu viennozīmīgi pateikt, pirmā sentence, ja, tad mēs neesam pret to, lai būtu šīs te izklaides iespējas, mēs neesam pret to, lai bērniem būtu šūpoles, lai bērniem būtu batuti, lai bērniem būtu laukumi. Pilnīgi noteikti nē. Bet mēs apzināmies to, ka, teiksim, pirmais priekšnoteikums, tāpatās kā rotaļlaukumiem, tāpatās arī kurai mūsu lietai, ko mēs izmantojam sadzīvē, tātad principā ir jābūt tam, ka tā lieta ir jāizmanto pareizi, tā kā tas ir noteikts, respektīvi. Ļoti bieži šie sāpīgie stāsti, aiz viņiem mums stāv komentārs par to, ka bērni šos laukumus, šīs izklaides ierīces ir izmantojuši pēc saviem ieskatiem, ne tā kā tam būtu jābūt. Klasisks piemērs. Ok, tie paši batuti, ja, tātad bez aizsarga tīkliem, lec 3, 4, 5 kopā, neizmanto pārklājus, kas nosedz atspērs un tā tālāk. Ja, tātad, teiksim, tie ir tie šāpīgie piemēri. No šūpolēm, kamēr šūpoles turpina šūpoties, ja, teiksim, lec ārā, ja, vai, piemēram, viens bērns šūpina otru, ja, pieiet pa tuvu un dabū ar šūpolēm papīri, ja. Tāpatās arī, teiksim, tajos laukumiņos skrien, lec, šļūs pa kauniņiem, jā, kaut kur, ja, pagrūž viens otru, spēlē ķerenis, vienalga, ko viņi tur dara. Jā, tātad, bet principā tas, ko es gribu uzsvērt, ja, neviens, teiksim, pat vismodernākie mums ir dažādi šie te mīkstie zemes segumi, mums ir speciāli, ja, teiksim, apmalīts, viss pārējais, ja, tas, ko es gribu pateikt, visas šīs ierīces, visi šie pielāgojumi patiesībā ir domāti nevis tāpēc, lai pasargātu bērnu no traumām. Viņi nepasargā bērnu no traumām. Tieši tāpatās kā, piemēram, velosipēdists, kurš brauc, jā, vai viņš izmanto vai neizmanto ķiveri, tas traumu biežumu neietekmē. Ja viņš kritīs, tad viņš kritīs gan ar ķiveri, gan bez ķiveres. Tieši tāpatās bērns nokritīs laukumiņā, gan kurā būs mīkstais segums, gan arī kurā būs parasts segums.
Bet tas visas šīs ierīces pasargā smagu, traumas gūšanas smagu. Respektīvi, tas skaitlis, kad mēs atķeksēsim, ka šis bērns, piemēram, ar traumu ir griezies pie mums, statistikā nemainīsies, bet iespējams, ka viņš tiks sveikā cauri nobrāstu celīti vai auguri, vai varbūt punu pierē. Bet viņam, piemēram, nebūs lūzums, vai viņam nebūs nepieciešama operācija, ārstēšanās slimnīcā un jau daudz nopietnākas konsekvences. Tas ir tas, ko es gribu uzsvērt. Otra lieta, ko es gribu pateikt, ko, teiksim, es arī tīri kā vecāks esmu pamanījis, šad tad aizbraucot, kaut kur nesaukšu nevienu vietu vārdā, tā nav Rīga, izbraucot ārpus Rīgas. Jā, bērni grib iziet ārā, pastaigāties, viss forši, un ejam un redzam to, ka ir, principā vēl joprojām tas, ko Latvijā var redzēt, ir divu tipu šie te laukumi. Viena ir, es varbūt tādā žargonā teikšu vecāka tipa laukumiņi, respektīvi tas ir tas, ar kādiem esam izauguši lielu daļu no mums. Tātad daudz dzīvokļu namu pagalmos, tur Slitkalniņš, kaut kur Smilšu bedri izbērti, kaut kas vēl, un viņi vēl joprojām ir, un tiešām ir vietas, kur viņi vēl joprojām tiek eksploatēti. Cits jautājums ir par to, ka šie laukumiņi ir, būsim godīgi, pat ja viņi ir renovēti, tad bieži vien viņi ir ļoti tādā bēdīgā stāvoklī. Viņi ir sarūsējuši, kaut kādas apmalītes ir nolūzušas, noņemtas, tas koka dēļ pārseguma arī nevienmēr ir optimāli. Tātad principā šis ir tas risks, kad šī vecā tipa izklaides ierīce jau pati par sevi dēļ tā, ka viņas jau mūžu nokalpoši, viņi ir kā papildus riska moments. Otrs variants, protams, mēs varam teikt, nomainīsim uz jaunā tipa laukumiņiem, viss būs forši. Protams, būs forši, bet arī intensīvi lietojot, arī jaunā tipa laukumiņiem ir kaut kāds eksploatācijas laiks, un arī viņiem, piemēram, koka detaļas satrūp, kaut kur izkustās kaut kas, un bērni intensīvi lēkajot, pamanās kā dēlīt, acis noraut, būsim godīgi, notiek arī huligānisma akti, tātad, principā, lielie pusauģi reizēm to mazo bērnu laukumiņus arī mēdz pabojāt. Un tā tālāk, un tas viss rezultējās ar to, ka patiesībā, tas bērns nonāk vietā, kurā viņš, viņam nedomā. Tad, kad mazais aiziet uz rokteļu laukumu, viņu patiesībā, viņš neiedziļinās, vai tas laukumiņš ir vai viņš nav viņš rada šūpolis, tātad es eju šūpoties. Viss man nekas vairāk neinteresē. Ja tur ir, piemēram, Batuts vai Slitkalniņš, es iešu un šļūkšu pa viņu, Un vecāki arī nevienmēr, tīri paseko līdzi tam, jo pat tad, ja viņš ir atnācis kopā to bērnu uz to laukumiņu, kā viņu pieskat, viņš jau nevienmēr nebūs tā, ka viņš apstaigās vispirms perimetru, pārbaudīs, vai visi ir forši, vai nekur nekas nav noticis slikts, un vai es savu bērnu tur varu palaist. Protams, tā ir tāda, tas ir baigi sāpīgs jautājums, tā ir viennozīmīgi, dalīta atbildība. Es negribu teikt, ka atbildība gulstās viennozīmīgi tikai uz ražotāju, uz apsaimniekotāju pleciem, bet, protams, tā ir arī vecāka atbildība savā ziņā, bet, principā šīs tās tendences, kuras mēs ikdienā, redzot, teiksim tā, tas ir tas, ko mēs redzam blakus, ja mēs nerunājam par medicīniskām lietām, jo, protams, tajā brīdī, ka bērns ar vecākiem atbrauc pie mums, mēs viņiem prasām, kas tad notika, nokrita uz šūpolēm, kā tu nokrita, kāpēc tu nokrita, vai tu izkrita, vai tev kaut kas notika, teiksim, tur jau sarunas gaitā reizēm jau šīs lietas pa vienā izgaismojās, mēs neesam baigie prokurori, kas tur līdz detaļām iedziļinās, bet, principā, tās pamattendences mums ir redzams. Tas ir tā īsumā tas, ko mēs redzam. Varbūt jūs gribat kaut ko pavaicāt specifiskāk. Jā, paldies. Mēs principā jūs faktiski turpinājāt to, ko mēs jau iesākām. Mēs arī tāpat vērsām uzmanību par šiem vecajiem laukumiem noteikti un arī par tiem uzvedības paredzētajiem veidiem, kā mēs bieži vien nevaram iedomāties, kā bērni iedomājas tos laukumus vispār izmantot kādos veidos. Bet sakiet, teiksim, ņemot vērā, ka šeit mums šobrīd ir arī klāta laukumu īpašnieki, valdītāji, kaut kādas, teiksim, varbūt precizēt, jūs runājat par batutiem, tas ir skaidrs, batuti tie mums ir tie, kas ir pagalmos, mājas. Ne tikai.
Arī publiskie batuti, jā? Arī publiskie, protams, es runāju šeit arī, piemēram, par batutu parkiem, par, nu, teiksim, tādu pašu privātmājas batutu, jā, nu, jebkur ietājs, arī rotaļlaukumiņos reizēm batuts ir kā viens no elementiem, jā, tātad, bet, nu, ja, teiksim, ja mēs par tiem batutiem kā tādiem komentējam, tad viennozīmīgi augstāki šie te drošības principi tiek ievēroti, piemēram, publiskajos batutu parkos. Es saprotu, ka viņi to dara lielā mērā tāpēc, ka likums prasa un ir kontrols un viss pārējais un prasības, jā. Bet nu, tur ir daudz, jā, teiksim, mazāk iespēju šai nu, neadekvātajai ierīču lietošanai, jā, un ar to saistītajiem riskiem. Jā, jo, ja, piemēram, es nolieku savā privātmājā batutu pagalmā, es viņu nolieku, kur es gribu. Es viņu gribu nolieku stabili, gribu nolieku blakus būvgrūžu kaudzē, gribu tīklu, lieku tīklu, negribu, nelieku, ja tā ir katra personīga atbildība. Un, diemžēl, nu, cilvēkiem tas atbildības izpratnu līmenis, nu, atšķirās. Diemžēl atšķirās. Jā, bet, nu, sakiet, teiksim, jā, kuras varbūt ir vēl tāds, ja jums ir tāda informācija vai novērojumi par tām iekārtu veidiem, kuros vissmagākās traumas varbūt tiek būtiski vai, teiksim, jā, kaut kādi apsaimniekošanas jautājumi, kam pievērst uzmanību, kādi ieteikumi? Nu, principā es teikšu godīgi, tas nav mans lauciņš, es, piemēram, nezinu, cik bieži un cik regulāri šie te rotaļlaukumi, nu, teiksim, pēc visiem noteikumiem ir jāapseko un jāpārbauda viņu tehniskais stāvoklis. Bet tas varbūt būtu tas, ko es aicinātu, nu, regulāri arī tiešām ievērot un darīt, jo neviens jau negrib, nu, teiksim, kaut kādus nepatīkamus stāstus, arī es ticu, ka šeit auditorijā sēdošie, ja, neviens negrib, lai uz viņu šūpoļa atrakcija kaut kāda parka, ja, kāds salauž roku vai kāju, ja. Jo, nu, tas, teiksim, tās visas ir negatīvas emocijas. Es nerunāju par kaut kādām juridiskām konsekvencēm, ja. Nu, Latvijā vēl nav gluži Amerikas praksa, ja pie mums būtu Amerikas juridiskā praksa, tad tur būtu pavisam cits stāsts, ja, par to, kā katrs sīkums būtu jāatrunā, jā, un par katru neatrunātu sīkumu būtu gadiem ilgas tiesvedības, jā, un tāda praksa mums nav, un domāju, ka kāda laika arī vēl nebūs, jā, bet, nu, jā, principā tas ir tas, ko es pirmkārt aicinātu, jā. Nu, otra lieta, protams, tas ir tas, mēs arī, nu, turpinām un joprojām runāsim par to, ka mēs aicinām arī vecākus būt atbildīgiem par to, jo liela daļa, jā, tā tad ir šie te privātās ietaises, jā, kas ir, nu, teiksim, privāti, jā, mājas pagalmā, jā, piemēram, nevis privātmājas pagalmā, es domāju, nevis, piemēram, kaut kur publiski daudzdzīvokļu namu pagalmā, kur ir zināms oficiāli apsaimniekotājs, kurš it kā, nu, teiksim, uzņemās atbildību par to, ko tad viņš tur ir uzbūvējis, jā. Bet, principā, nu, tas ir tāds, nu, es saprotu, ka mēs to neatrisināsim jautājumu vienā dienā tagad un tūlīt, bet par to ir jārunā, Labi, paldies, jā, varbūt no zāles ir kādi jautājumi. Droši. Izmantojam iespēju. Nu, labi, tad teiksim jums liels paldies par iespēju pieslēgties un sadarbību un cerēsim uz drošu atlikušo vasaras noslēgumu. Jā, paldies. Paldies jums, visu labu.